vietas, 250 klase, otrais vērtē Pauļas Staņīs, un kā pēdējās vietas iekājās priekšā. Endijs Zāmani viens latēžiem, Niklaus Karals šoreiz Markus Lakoviča Lakovicai un Kārlim Dieviņam vienā līnijā apmēram 4 laivas. Un tas nozīmē, ka cīņa par trešo pozīciju būs sevišķi izteikti tieši šī brauciena pašā sākumā. Endijs Zāmani izvirzās vadībā pirms tālākās bojas un skatīsimies, ko lietuvietis uz to spēs atbildēt pagaidām. Neko Zāmani ir vadībā, bet tā trajektorija Niklaus Karols atņem boju pa šaurāko vietu un zaudē ātrumu tādā veidā, līdz ar to Zāmani ir vadībā. Meitenes rullē. Zāmani un cīņa par trešo vietu. Opā, kas te notikās. Un tomēr viss atrisinās. Niklaus Paralis, Kārlis Dieviņš un numur 9. Kas par cīņu par trešo vietu. Un Zāmani palielīt pārsvaru pār Staņu un tālāk vēl 3 laivas un... Pirmā un otrā vieta apmēram, pozīcija ir apmēram skaidra. Niklaus Karols šobrīd ir izrāvies mazliet priekšā sekotājiem. Un šaurā trajektorija varbūt, ka pat izdosies kaut kā. Varbūt izdosies kaut kā vēl pārspēt lietuvieti. Tur pat ir Latvijas Latvijā. Galā Maviča, tātad 43. un šobrīd braucēji ir diezgan izrakojušies. Šobrīd noslēdz braucienu, jā, bet izskatās, ka tie ir tehniski neiet. Šajā braucienā ko darīt? Un Endijs Zāmani šobrīd pārliecinoši uzvarēja šajā braucienā. Nav arī tieši apdraudējumi no konkurentiem un Pauļas Staņim šobrīd ir jādomā par to, kā paturēt aiz sevis Niklau Paralu. Un tikām Renārs Eglīts ir aizlaucies līdz 4. vietai. Tāds smuks manevrs ar tādu ielauzēju, viņa ģentē ir spējīgi ārā un aiziet priekšā Kārlim Dieviņam un arī Kārlim Lakovičam. Un pats ir pats. Un šķiet, ka īsti arī varētu būt noslēgusies aplis, jā. Tiesneši jau gatavo rūtotos karogus. Un daži 10 metru salikuši līdz starta finiša līnijai. Un otrajā 250 klases braucienā uzvaru izcīna Endijs Zāmani, 55. numurs, Kernelsports Bauska, otrā vieta Pauļas Staņīs, trešā vieta Niklaus Paralis, UPDV vietā. 4. vietā Renārs Eglīts, arī Liepājnieks. 5. pozīcijā Laura Lakoviča, 6. Renārs Riders šoreiz. Pirmā labāk. Divi pirmie 250 klasē braucieni un tas nozīmē, ka absolūtais uzvarētājs šodien šajā Jēkabpils posmā noskaidrosies tikai trešajā braucienā. Tātad nepalaidiet to garām, tas notiks mazliet vēlāk, kad būs beiguši jau pirmo braucienu.